Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas e-pakalpojumu nodaļas direktors Gatis Ozols. Lūdzu. Paldies. Paldies Timer kungam par ieskatu šajā Eiropas prioritātē, bet mums jāsaprot arī, ka mēs paši arī esam viena daļa no šīs visas Eiropas programmas, un tā programma pati no sevis nenotiks. Mums pašiem ir jābūt tiem, kas pieliek tajā roku, lai arī mums būtu iespēja izmantot šīs iespējas gan šeit pat Latvijā uz vietas, gan arī izmantot šīs Eiropā piedāvātās iespējas. Un tādēļ neliels ieskats, kā mēs redzam, kā šī programma varētu tikt īstenot Latvijā un kas ir tas, kas jau ir izdarīts un kas vēl mums ir priekšā. Pirmkārt, varbūt šis ieskats šajos galvenajos minētajos jau pilāros, un kā mēs redzam, tātad Latvijā nav viena iestāde vai viena institūcija, kas būtu atbildīga, bet tātad mēs redzam, ka ir vairākas iestādes, kas sadarbojās katra savā jomā, gan izglītības, gan satiksmes, gan ekonomikas ministrijas jomā, realizējot savas iniciatīvas, lai šī programma varētu būt kā tikt realizēta un šīs iespējas tiktu sniegtas katrā no šīm jomām iedzīvotājiem. Un tādēļ nedaudz tālāk pastāstīšu tieši atsevišķi par šo vienu, par e-pārvaldes un e-pakalpojumu jomu un par tām galvenajām prioritātēm un uzdevumiem, kas mums ir šajā jomā. Un par šo programmu Latvijā tātad šī koordinējošā iestāde, kas šos sadarbību vada, ir šī mūsu jau jaunā vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija un sadarbībā ar pārējām nozars ministrijām. Tātad šī joma par e-pārvaldi un e-pakalpojumiem, mēs varam identificēt tos divus galvenos virzienus. Viens ir tātad iedzīvotāju iespējas un spējas, un otrs virziens ir šī publiskā pārvalde, un lai šī pakalpojuma sniegšana, šī digitālās programmas ieviešana būtu efektīva un izmaksu efektīva. Un tad tie galvenie virzieni, tad valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamības elektroniski, tad, lai radītu šīs iespējas iedzīvotājiem. Tomēr, kā mēs redzam, lai arī šīs iespējas tiek radītas, tas pats par sevi ir vēl tikai 10% no padarītā darba. Tam visam nebūs nekādas vērts, ja nebūs, kas šos iespējas lieto. Tādēļ ir svarīgi šis otrs punkts iedzīvotāju e-prasmes. Kā mēs cilvēkiem stāstam, kā viņi uzzina par šīm iespējām. Tas būtu tāpat kā mums atnākt uz tukšu stadionu, kur nekas nenotiek. Un stadionu mēs varam uzbūvēt, bet ja tajā netiek spēlēts futbols, tad no tā stadiona varbūt nozīmes ir mazas. Tāpat arī ar šīm e-iespējām. Un nākamais bloks ir šīs valsts iestāžu efektīva sadarbība, lai šīs iespējas būtu efektīvas, lai mums nebūtu jākalpo ne tikai par pasniekiem, bet arī nebūtu jākalpo par elektroniskajiem pasniekiem, un lai šis darbs, lai mēs varētu izmantot valsts pakalpojumus, lai viņš būtu arī efektīvs, lai būtu ar mazām izmaksām, ar samazinātām izmaksām to būtu iespējams veidot. Tādēļ svarīgi ir, lai informācijas telpa būtu vienota valsts iestādēm, tad vienā iestādē jūs iesniedzat savus datus un citas pārējās to izmanto un neprasa atkārtoti. Racionāla darba organizācija, tad iestādes savā starpā sadarbojas, un tur mums ir būtisks progress pēdējos gados. Un tāpat arī, kas īpaši aktualizējas ir pēdējos gados, ir racionāla saimniecība, kā mēs vadām savu saimniecību, jo mēs valsti uztveram kā vienotu organismu, kā ja mēs skatītos no uzņēmuma perspektīvas, tas būtu viens uzņēmums, kurš savu sadarbību organizē iekšēji un ne katra iestāde pat par sevi. Un ir daudz lietas, ko vienu iestādi radījusi, ko var cits izmantot. Un tas, kas šobrīd varbūt ir radīts, un arī tad divos blokos, tādos svarīgākos, kas attiecās uz iedzīvotājiem, ir šis vienotais portāls iedzīvotāju apkalpošana elektroniskā vidē, kur šobrīd jau ir publicēti šie elektroniskie pakalpojumi, un ir portālā šī sadaļa un jaunā iniciatīva e-iespējas, kur mēs dzīves situāciju kontekstā mēģinām aprakstīt būtiskākās vai palīdzēt cilvēkiem atrisināt būtiskākos viņas dzīves jautājumus ar elektroniskajām iespējām. Tad, ja jums ir, piemēram, dzīves situācija bērna piedzimšana, tad šeit jūs varēsiet atrast, kas ir visas tās formalitātes, kas jums ir jāizdara, bet tas solis uz priekšu ir, kā jūs to varat izdarīt elektroniski, tad neejot no mājām un maksimāli šādas iespējas parādīt. Un tad nākamais posms ir attiecībā uz iestādēm, ir šī vienotā platforma, ko iestādes var izmantot, lai radītu savus elektroniskos pakalpojumus, lai to varētu darīt ātrāk
ar mazākām izmaksām, lai katrai iestādē nebūtu jādomā par tādām tehniskām lietām, bet viņi varētu nodarboties tieši ar šo savu primāro darbu, apkalpot iedzīvotājus. Un tehniskās lietas tad mēs darām centralizēt, un šāds risinājums mums ir izveidots. Un, protams, nākamais ir šo pakalpojumu izveide un pakalpojumu elektroniskā kanāla atvēršana. Un, ja mēs paskatāmies uz nākotni, tad šīs iniciatīvas arī mēs turpinām, un ir dažas tās būtiskākās, tad iniciatīva izziņām nē, kā mēs viņu esam nosaukuši, tad pēc iespējas samazināt šo izziņas un iestādēm aicināt un iestādes mudināt arvien vairāk sadarboties, un šīs elektroniskās iespējas to atļauj, un šī vienotā informācijas telpa. Būtisks progress mums arī šeit ir, piemēram, šogad labklājības nozarē, kur ir atteikšanās no virkne izziņām, pieprasot sociālos pabalstus. Tāpat elektronisko dokumentu aprite, tad arvien vairāk veicināt šo dokumentu aprite elektroniski starp iestādēm, un arī tur mums pa 2 gadu laikā ir 10% pieaugums pēc mūsu pētījuma datiem. Elektronisko iepirkumu attīstīšana jau arī, kā tika minēts, kā būtisks virziens, kā veicināt šo efektīvu arī pārvaldi. Un, ja mēs skatāmies no esošās pieredzes, tad pagājušajā gadā, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu, centralizēto, valstī bija iespēja ietaupīt 500 000 latu. Un tas bija brīdī, kad tas bija uz brīvprātības principiem, un šobrīd jau mēs redzam, ka šī sistēma jau arvien vairāk tiek izmantot, un arī šīs obligātās preču grupas, kuras tikai drīkst iepirkt caur šo sistēmu. Un, protams, būtisks aspekts ir šī elektronisko prasmu attīstība, kas ietver arī e-prasmu nedēļu, lai šīs visas iespējas izmantotu un iedzīvotājiem tās nestu reāli labumu, tad ir jābūt šīm prasmēm. Ja mēs paskatāmies, kādēļ vēl ir svarīgi šīs prasmes attīstīt, mēs redzam, ka pēc pēdējiem Eiropas Savienības pētījuma datiem Latvija ir 15. vietā pēc elektronisko pakalpojumu attīstības. Mēs esam izveidojuši šajās 20 pamatu pakalpojumos Eiropas noteiktajos iedzīvotājiem uzņēmējiem. Mums ir labs progress, mums ir jau sasniedzam šo Eiropas līmeni. Un, ja mēs paskatāmies gadu iepriekš, mēs bijām, ja nemaldos, 19. vietā, un pa 1 gadu mums ir vērojams progress. Un tur ir jāpateicās visām iestādēm, kas šos savus pakalpojumus un šīs iespējas rada. Tomēr viens svarīgs faktors ir, kad cik daudz iedzīvotāji par to zina un vai šīs iespējas izmanto. Un tādēļ ir svarīgi šīs e-prasmes. Paskatoties uz nākotni, mēs redzam, ka par projektiem, kas ir līdz 13 gadam paredzēts realizēt IT projektiem valsts pārvaldē, kas ietver gan pakalpojumu, gan sistēmu attīstību. Šeit mēs redzam, ka šo projektu ietvaros tiks izstrādāts vairāk kā 40 sistēmas, kas varbūt iedzīvotājiem nav tik būtisks. Iedzīvotājiem būtiskāks būtu šis rādītājs apmēram 270 pakalpojumu. Mēs redzam, ka šīs iespējas, pakalpojumu elektronizācijas tiks izveidotas, un mēs redzam, ka tas ir ikvienā nozarē. Šeit ir visas nozaru ministrijas, katrā nozarē ir vismaz pa vienam projektam. Un šie 270 pakalpojumi, to varētu teikt, ka tas varētu būt 270 iespējas dzīvot ērtāk vai 270 iespējas darīt lietas ērtāk. Un tāpēc ir svarīgi šie turpmākie darbi, iesāktie, un īpaši svarīgi ir tad iedzīvotājiem šī informēšana par šīm iespējām, un tur mēs aicinām gan iestādes, gan mūsu sociālos partnerus. Tādēļ mums arī ir liels prieks par šo e-prasmu nedēļu, ka tā ir guvusi tādu atsaucību un domāt par to, ka ne tikai mēs radam šīs iespējas, bet mēs arī domājam par to, kā pēc tam pastāstīt par viņām, kā šos mūsu cilvēkus apmācīt, kas tās lietos, un iedrošināt viņus. Tas ir tas galvenais vēstījums. Un, tādēļ paldies visiem, kas iesaistījās, paldies visiem, kas strādā, visām iestādēm, un arī cilvēkiem varbūt aicinājums būtu izmantot šīs iespējas un to laiku, ko jūs varbūt līdz šim esat izmantojuši ejot uz kādu iestādi. Varbūt veltiet 5-10 minūtes, paskatoties internetā, vai kaut kas jau nav pieejams elektroniski. Un to laiku, ko jūs gājāt uz iestādi, jūs varat veltīt vai nu savai biznesa attīstībai, vai nu, savu tuvajiem cilvēkiem.
Lielisks padoms, Ozolkungs. Paldies. Jā. Varbūt kāds jautājums Gatim Ozolam? Jā. Lūdzu, stādieties priekšā. Dagība Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Man kāds jautājums. Jūs minējāt, ka apmēram taps 40 dažādas informācijas sistēmas. Cik ļoti viņas ir viendabīgas un viengabalēnas, vai mēs arī runājam par to, ka cilvēkiem būs jāapgūst dažādi 40 apmēram dažādas prasmes, lai prastu šīs dažādās sistēmas izmantot. Jo tomēr, lai radīt to, vai tas mēs runājam par ļoti dažādām, jo katra programma sevi ietver arī mazliet atšķirīgas prasmes. Un kā tas tiek savietots, vai mums ir nepieciešams apgūt ārkārtīgi daudz dažādu prasmu šo programmu izmantošanai, vai tomēr mēs runājam par vienām e-prasmēm, kas mums ļautu apgūt un izmantot visus šos 270 pakalpojumus. Vai tomēr katru reizi mums vajadzēs apskatīt arī lietotāju pamācību? Jā, nu tad runājot par šīm sistēmām, tās sistēmas varbūt ir vairāk ar tām nodarbosies pašas iestādes, lai nodrošinātu un sniegtu šīs iespējas, un liela daļa no tām iedzīvotāji pat neredzēs. Tās būs izveidots, lai nodrošinātu iestāžu sadarbību, lai veidotu šīs iespējas apkalpot iedzīvotājus ērtāk un tāda. Kas attiecās par šiem pakalpojumiem, jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, un tādēļ arī mums ir šī iniciatīva, kad veidojot jaunus pakalpojumus, ir pirmkārt jāskatās iespēja izmantot tos risinājumus, kas jau ir radīti. Piemēram, šis portāls Latvija LV, kur tie pakalpojumi tiek veidoti pēc vienas, pēc vienas sejas un līdzības, bet iedzīvotājs dažādos pakalpojumos jutīsies vienlīdz. Viņš saprat, viņam varbūt jautās dažādu informāciju, bet tas princips būs viens un tas pats, un tādēļ ir svarīgi, kad mēs arī valsts pārvaldē tomēr turamies pie kādiem vienotiem principiem, kā mēs šos pakalpojumus iedzīvotājiem pasniedzam, lai viņam nebūtu katru reizi jāmācās no jauna. Tur, protams, jums piekrīt, un, protams, ir arī pakalpojumi, kas ir specifiskās jomās, un tur ir mums jāstrādā uz šīs specifiskām auditorijām, kur, piemēram, ir kādi ārsti, kas varbūt nebūs tādi ikdienas lietotāji, kas grib medicīnas pakalpojumi, bet būs ārsti, kuriem atkal būs citas prasības, lai viņi to var izdarīt ātri, efektīvi, un varbūt viņiem tur nevajadzēs tik daudz paskaidrojošu informāciju. Tad, protams, katru šo pakalpojumu veidojot, par to ir jāskatās iestādēm. Paldies, Ozolkungs. Jā.